Skolā mums liek rakstīt pareizi, bet kā tas mūs sabojā? Skaties. Tātad mums māca rakstīt šādu burtu ar šādu garu sākumu. Šis garais sākums nozīmē upura pozīciju. Bērna pozīcija ar to, ka mēs atbildību neuzņemamies, bet uzliekam, piemēram, uz grafoloģiju vai to, ka skolā mūs tā iemācīja, tāpēc mēs tagad tā rakstam un neko savā dzīvē nemainam. Tieši tāpēc daudziem paliek šāds burts. D burtu māca rakstīt šādi. 1 un pievilkt klāt kājiņu. Ko tas nozīmē? Neredzam paši savas problēmas. Mums liekas, ka viss ir kārtībā, kaut gan īstenībā nav. Un sajūta bieži vien arī tāda ir. Sajūta tāda, mēs kaut kā iesprūstam un netiekam ārā. Ja? D burtam būtu ar vienu rokas vilcienu jābūt rakstītam šādi. Tālāk, Z burts. Parasts bez šķērsvītriņas. Tas nekas, ka nav tās šķērsvītras, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jau skolā nepatika pildīt mājas darbus, atskaitīties, neko negribās sarežģīt, gribās, lai viss ir vienkārši. Pieaugušā vecumā, dokumentu tipa darbi un birokrātiski tipa darbi galīgi nav piemēroti. Bet ir ok dzīvot gan tā, gan šādi. Lūk, vai tu savu mazo burtu jau esi samainījis vai samainījusi, vai tev joprojām viņš savienojas visi burti ar iepriekšējo burtu? Visticamāk jau, ka nē.